Neskatoties uz zaudējumu šovakar cīņā pret Piemaskavas hokeja klubu Viķes, līdzjutēji no Arēnas Rīga tomēr dodas mājās diezgan smaidīgi un ar spēli ļoti apmierināti. Pat neskatoties uz to, ka 65 spēles minūtes abi vārdsargi palika sausā. Brīnišķīga spēle no vārdsarga puses. Visi izšķīrās šajā spēlē ar vieniem gūtajiem vārtiem. Tos pēcspēles sodu metienu sērijā diemžēl, bet guva mūsu šī vakara pretinieki. Lai arī spēles laikā abām komandām bija vairākas lieliskas iespējas. Rīgas Dinamo vairākas reizes trāpīja par pretinieku komandas vārdsarga gan vārtu stabu, gan vārtu pārlikni. Diemžēl Ripa spītīgi negāja vārtos. Pēc spēles par aizvadīto maču mēs lūdzām sniegt komentāru. Tautā viņu zina kā trako Maksi, pretinieku komandas kapteini Maksimu Afinagēnovu. Во-первых, поздравляю с победой. 2 очка заработаны здесь, в Риге. Но почему такая футбольная игра получилась? Результат, по крайней мере, и победитель только определился в прошлом матче в Былитах. Ну да, моментов было много и у нас, и у рижан. Но вратари сегодня просто великолепно сыграли. То есть вытаскивали такие там. У нас по ленточке пару раз шайба каталась. У рижан вратарь здорово играл, то есть на выходе все время. То есть, хорошая, интересная игра была, только безголевая такая. В таких играх, когда все решает фактически только одна шайба, команда больше думает о защите или все-таки о нападении? Ну, вы видели, эта игра такая была, то есть были моменты в обе стороны, поэтому думали и о защите, и о нападении. То есть, в принципе, хотели совмещать все это дело, но получилось так, что сегодня вратари выиграли. У тебя тоже очень много голевых, голевых нельзя так сказать, все-таки моментов очень много было. Откуда ты берешь все-таки эту скорость до сих пор? Да, были моменты, конечно, надо забивать, но самое главное, команда сейчас победила, то есть, и это здорово, то есть важные 2 очка для нас, то есть победа была на выезде уже с Йокеритом, и сейчас победа, то есть я думаю, этой команде придаст много сил. Большое спасибо, удачи в следующей игре. Almost. Could you catch this one goal pack? Of course, I could get it, but was goal and we didn't score goals, so it's a pity, and we have to prepare tomorrow on the next game. How did you feel during the game? That was the excellent game from the both goalies. Actually, everything was clear only in the penalty shots. But during the game, how did you feel? Yeah, I felt very well because last game and today we play very well to the zone, to our D zone, and we haven't any rebound, so. It was good for me. Our players made some few actually posts against the Viķes goalie. What was the most scary, most dangerous moment in your goal? I don't know, maybe the shootouts, because every time it's a lottery, and I think that shootouts, because how I said it, we play very well, and I think that they didn't have a big chance today. And then actually that was the second game when you played in the new mask. Have you used to that already now? Yeah, it's perfect. Yeah, it's same type like last year, and I like it. The masks they painted very well in my country, so I'm satisfied. Okay, good luck in the next game. Thanks. Thank you. Kā līdzjutējiem izlikās un jūsu viedoklis, kāpēc tāda vispār nerezultatīva spēle, tikai visi izšķērās pēcspēles sodu metienos? Jūs visu redzējāt, vērojāt? Nekrit iekšā vienkārši. Šad tā gadās spēlēs, vienkārši nelidoja iekšā ripa un viss. Bet kā līdzjutējiem ir turpināt atbalstīt savu komandu, patiesībā, kad neviena no komandām 60 minūtēs un arī papildu laiku 5 minūtēs negūst vārtus? Gribas jau tieši vairāk atbalstīt uzreiz tāds, saņemās Dinamo. Vai ir līdzjutēji saldēs ēdiens šie pēcspēles sodu metieni? Jā, vienmēr. Jo tajos vienmēr izšķirs viss, kas izšķirs reāli. Un tad ir tāds šausmas un iemet, un tad ir tādas emocijas, kad šausmas, kāpēc? Kādas tad šodien tās emocijas bija? Superīgas. Tomēr neskatoties uz zaudējumu? Jā. Kā jūs domājat, kā sestdien veiksies? Es domāju, ka labi. Kas jāuzlabo ir? Jāuzlabo vairākums noteikti. Un mazākumos nedaudz labāk ir jāspēlē, jo ne visu vajag atstāt uz vārtu sargu. Paldies! Lūdzu.